Dārgie, esiet mīļi sveicināti šajā trešdienas vakarā, tikšanās baznīcas kalnā. Mēs redzam, ka ir noslēdzies viens posms no lielā baznīcas gada. Mēs esam aizvadījuši mūžības svētdienu. Priekšā mums stāv pirmās advents svētdiena, advents laiks, bet pirms tas vēl nav atnācis, pirms mēs neesam iekāpuši adventa laikā, aizdedzinājuši jau savos adventa vainagos sveces, pirmās. Man jāsaka, ka šī te mūsu tikšanās reize ir savā ziņā arī, man ar jums pēdējā šajā gadā. Un nākamos trešdienas ar jums tiksies mācītājs Māris, tāpēc domājot par to laiku, kas tuvojās straujiem soļiem, es esmu izvēlējies kādus vārdus atkal no Jāņa evaņģēlija, kur Kristus saka, un tie ir Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa un 6. pants, kur Kristus saka šos savus atkal slavenos vārdus. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un, protams, arī turpinājums seko, neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Domājot par to ceļu, kas tūlīt iesāksies adventā, tāds gaidīšanas ceļš, vai ne? Tāds sevis sagatavošanas ceļš, kurā mēs iesim cauri dažādām nedēļām ar dažādiem uzsvariem, mēģinot sevi noskaņot tam nācējam. Tai gaismai, kas ir tikus sūtīt šajā pasaulē, un proti pašam Kristum. Un Kristus šeit saka, jā, es esmu patiesībā tas ceļš, es esmu arī patiesība un gal galā pār visam dzīvība. Mums varbūt tās nāk prātā šie slavenie Pilāta vārdi. Atceramies tur, kur Kristus tiek aizvests pie Pilāta, un Pilāts viņam vienā brīdī jautā, bet kas ir patiesība? Kas ir patiesība? Un mums, dārgie, dzīvojot 21. gadsimtā, jāsaka, ka patiesība ir ļoti relatīva, vai ne? Katram ir sava patiesība, katrs mēs dzīvojam pēc savas patiesības. Tās patiesības patiesībā ir diezgan daudz, dažādi rakursi, kā mēs uz vienu lietu varam raudzīties. Un viss ir informācijā, vai ne? Kādu informāciju mēs patērējam, vai kādu informāciju arī mēs dodam tālāk, un ko tā informācija sevī satur. Vai tā ir tikai izklaidējoša informācija, kas patiesībā neko nesatur, kur ir tikai tāds laika kavēklis, kas mums palīdz atslēgt savu prātu no varbūt tās ikdienas pienākumiem, aizmirst varbūt kādas nepatīkamākas dienas. Jā, patiesībā vienmēr nāk līdzi informācija. Un šeit Jānis savā evaņģēlijā mēģina parādīt šo te nācēju, to, kuram tad ir sagatavojams ceļš, ja, kā tādu, kas nāk ar tādu absolūtu autoritāti. Un Jānis saka, viņš ir patiesā gaisma, kas ir nācis šajā pasaulē. Un, protams, mēs zinām, ka ir kādas neīstas, ja, viltus kādas gaismas, kas varbūt kādu brīdi arī rāda iespējams to apkārtni vai to ceļu, bet līdzīgi kā tam sprīdītim tās malduguns bieži vien piemetās un tās ievad neceļā. Tāpēc ir labi zināt to, ko tad pats Dievs ir vēlējis. Mēs arī klausoties kristīgo radio bieži vien ar tādu interesi raugāmies uz tiem raidījumiem, kas saka, ko par to saka Bībele. Vai ne? Un man gribās teikt, Bībele mums ir jāzina, mums ir jālasa un jāskatās, bet Bībelē ja mēs nelūdzam Dievam tādu arī gudrību, kā tad mēs savu 21. gadsimta cilvēku dzīvi varam dzīvot. Bībeles lapusēs mēs bieži vien tādas atbildes, tiešas atbildes neatradīsim. Tur mums ir tai patiesībā jāpietuvojās jau
daudz savādākā veidā. Un proti, kas ir tas, kam mēs ejam pretīm? Kāda teiks, mēs ejam pretīm gada noslēgumam, mēs ejam pretīm Ziemassvētkiem, tādiem gaišiem, maigiem svētkiem, ja, ģimeniskiem svētkiem. Mēs, ir kāds ceļa posms jāstaigā, vai ne? Un mēs ejam straujiem soļiem pretīm 2024. gadam, kas, protams, nāks atkal ar savu uzsvaru, ar saviem izaicinājumiem, bet mēs ceram, ka tas gads būs labāks nekā šis. Bet līdz tam ir jāaiziet, kaut kāds ceļa posms jāmēro. Un, ziniet, un tad, kad tie Kristus vārdi saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, jāsaka, ka tas viss patiešām iesākās ar Kristu. Kristus kā šī gaisma, kas nāk, kas no sākuma ir bijis un caur ko viss ir radies. Un ja mēs sevi apzināmies tajā Dieva ciklā, ka mēs patiesībā esam viņa šajā vietā telpā ielikti, ka mēs tiekam viņu vadīti, ka mums nav pat jāizvēlas un jāmeklē un jāizdomā kaut kāds jauns ceļš, lai piedzīvot kaut kādu garīgu piepildījumu. Ja? Ka tas sākums jau ir pats Kristus. Pirmais advents runā un uzsauc, sataisiet to ceļu, esiet gatavi tam, kas nāk, un ja mēs to nācēju tā līdz galam neesam iepazinuši, tad būs grūti to ceļu aiziet. Un tad patiešām mēs bez tā ceļa, tā patiesā ceļa, uz kur mēs esam uzkāpuši, kas ir pats Dievs, ja, kur Dievs ir teicis, tad satver man roku un ejam šo dzīves ceļu kopā, ejam, dodamies. Tad iespējams būs kaut ko vērtīgi mēs palaidīsim garām. Un tajā ceļā esot, tajā ceļā, kurā mēs dosimies, mums būs jāmēro lielāks, mazāks attālums, iespējams, mums būs jāmēro un jākāp pāri kaut kādiem saviem prātu konstruktiem, kurus mēs esam uzbūvējuši, jāiet tiem apkārt, varbūt jāizvēlas kāda cits virziens. Iespējams, mums vajadzēs arī ieraudzīt to patiesību par sevi, vai ne? Jo tas adventa laiks runā par tādu ceļu sagatavošanu, manis sagatavošanu, manas iekšējās būtības sagatavošanu, tam Dieva ienākšanai šajā laikā telpā, manā pasaulē, manas pasaules tumsā. Un tur mums būs jāierauga arī tā skaudrā patiesība, ka mēs bieži vien to Dieva patiesību, to Dieva ceļu izvēlamies pat neiet. Bet Kristus saka, bet tad, kad tu esi uz tā ceļa, tad, kad tu piedzīvo to patiesību, tad tas neved kaut kur, pazušanā, tas neved mežā iekšā, ja tur, kur būs vairāk malkas, bet patiesībā tas ved dzīvībā. Tas ved dzīvībā, kur mēs varam priecāties par to, ka patiesi žēlastība ir tā, ko mēs saņemam. Žēlastība ir tā, kas ļauj mums būt patiesi dzīviem. Un šādā mērā, ja mēs lūkojamies uz adventu laiku, arī šiem Kristus vārdiem, kas saka, ka ir viens ceļš, kas ir jāmēro. Un iespējams, ka tas ceļš būs un turpināsies ne tikai Ziemassvētkos, tad, kad mēs nāksim, cerams, uz baltu baznīcu, baltā dienā, atstājot savus pēdas sniegā, bet ka mēs to ceļu turpināsim arī nākamajā gadā. Iesim nākamajā gadā iekšā ar tādu cerību, ka Dievs mūs joprojām uz savu ceļu turēs. Mūs kā katru individu, mūs kā draudzi, arī kā sabiedrību, ka mēs Dievu patiesību nemēģināsim iemainīt pret vienkārši lieku informāciju, kas mūs attur no kaut kā svarīga realizēšanas mūsu dzīvēs. Dārgie, lai mūsu šī gada pēdējā tikšanās reize tā arī noslēdzās ar tādu vēlējumu. Ar vēlējumu nākamajam gadam, lai jūsu dzīves ceļš, jūsu ceļš šajā adventa laikā ir patiesības pilns, ir Kristus klātbūtnes pilns, un ka jūs patiesi ieraugāt arī to pievienoto vērtību, ja? To, ka jūs varat sajusties dzīvi. Dzīvi
šajā pasaulē. Lai Dievs mūs svētī, tiekamies, protams, svētdienas dievkalpojumos. Tie nekur nepazūd. Svinēsim svētkus un lūksim, lai Dievs ir patiesi ar mums. Ar labvakar!